Mēs juridiskajā komisijā runāsim par ierosinājumu pastiprināt atbildību par partiju nelikumīgu finansēšanu. Kur ir problēma, pamatjautājums? Pat labi, lai būtu krimināla atbildība, ir jāpierāda, ka nelikumīgi tāds finansējuma apmērs nav mazāks par 50 minimālajām mēneša algām. Tad 35 000. Ja ir 35 000, var būt krimināla procesa. Nav 35 000 administratīvā atbildība. Bet ir jāsaprot, ka tie, kas iesaistās, tie, kas veic kaut kādas darbības, viņi operē ar daudz mazākam summām. Un viņi arī saprot, ka krimināla atbildības nebūs. Tātad mēs gribam skaidru signālu, ka arī pie mazākam summām var būt atbildība. Un jautājums par ļoti nopietniem pārkāpumiem. Daži, tā kā es dzirdēju no kolēģiem, tas nav tik nopietni. Ko tur? Varbūt viņš tā likumīgi nopelnīja to ziedot. Pirmkārt, es neticu tiem stāstiem par kreditņēmējiem, kas līdz ausim kredītos, bet grib atbalstīt savu partiju. Bet jautājums, ko mēs redzam tagad? Ir vairāki cilvēki, viņi kaut ko ziedo, bet tie liela apmēri neveidojas. Bet pareizāk būtu, lai arī pie mazākiem apmēriem tad būtu paredzēta atbildība. Es ceru, ka otrdien, tad izskatot šo ierosinājumu, atbalstīsim, virzīsim tālāk.